Žogu vajag, un žogu vajag nopietnāku. Šitais te nav žogs. Pēdējā laikā bieži izskan viedoklis, ka Rietumu un Krievijas bruņota konflikta iespējamība kļūst arvien reālāka. Baltijas valstu augstas militārpersonas gan aicina nekrist panikā un uzsver, ka negaidīts Krievijas uzbrukums nav iespējams. Taču skaidrs arī tas, ka Latvijai pašai vairāk jādomā par savu drošību un aizsardzību. Tādēļ lielais jautājums – vai Latvija ir gatava X stundai? Kā domā tu? Raksti komentārā. Ja mēs pa X stundu domājam tādu atklāto, nopietnu, konvencionālo, protams, bet karu, tad tomēr jāpasaka, cik liela varbūtība ir tādai situācijai. Ja? Es neesmu speciālists, protams, bet man liekas, ka tādā atklātā veidā, tanki uz robežas pāri žogiem un tā tālāk, es domāju, tā varbūtība tomēr diezgan maza. Kāpēc? Punkts pirmais, protams, ka tur nebūtu kurš ko nestāstītu, bet NATO robeža ir NATO robeža. Ja? Pārspēks NATO kara spēkam pret Krieviju ir 12 reizes. Ja? To saskaitīja, es visu laiku stāstīju, ka 20, to es pats izdomāju. Bet saskaitīja 12, kam es nevaru nepiekrist, to speciālisti ir skaitījuši. Ja? Un galu galā, teiksim, tādā variantā uzbrukt, es domāju, tā varbūtība ir ļoti maza, ļoti maza. Īpaši mūsu pieredze Ukrainā, tad, kad ar viņiem tur blēņojās dot ieročus, nedod ieročus, atļauj šaut, neatļauj šaut, un tajā situācijā tas tā izskatās. Es domāju, ka pret NATO spēkiem, protams, tas būtu, no viņu puses tas būtu vienkārši nenopietni. Bet tas nenozīmē, kā par to nevajag domāt un kas saka, nedrīkst pieļaut tādu varbūtību, kaut viņi ir pavisam maziņi. Ja? Tāpēc es domāju, par to tomēr jārunā. Bet tas, kas attiecās uz sāsinājumu, es domāju, ko mums jāgaida un kā mums jābūt gatavam. Mums jābūt gatavam tādām, kā viņi sauc tagad to karu, to hibrid kāram. Ja? Hibrid kārām. Ja mēs par hibrid kāru runājam, tad man atkal ir nākošais jautājums. Šodien mēs jau esam tāda kara stāvokļa vai vēl neesam? Kas ir hibrid karš? Tāds sākums ir, protams, ir informatīvs uzbrukums, ko es domāju, mēs šeit jūtam, redzam un tā tālāk. Un pats spilgtākais un skaidrs, man liekas, tas ir mūsu robežas. Tie ir bēgļi, no Baltkrievijas, no Krievijas, kas ļoti, man liekas, ir izspilgts un izteikts hibrid kara tāds parādījums. Ja? Līdz ar to, gatavi mēs vai nē, es izvēlējos tādu kritēriju, vai mēs tiekam galā ar šodienas hibrid kāru, bet absolūti konkrēti ar bēgļiem uz robežām. Ja? Es domāju, ja mēs tiekam ar to, tad mēs varam uzskatīt, ka mēs esam gatavi, mēs darām visu, ko gribam, un ja mēs netiekam, tad droši vien, ka neesam gatavi. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.